faktu. Lielākā daļa cilvēku visu savu dzīvi nodzīvo autopilotā. Varbūt arī tu no rīta pamostoties, ej cauri tiem pašiem rituāliem, pieņem tās pašas izvēles, pavadi laiku ar tiem pašiem cilvēkiem, domā tās pašas domas, ko domāji vakar, un pēc tam brīnies, kāpēc manā dzīvē nekas nemainās. Tu brīnies, kāpēc bankas konts izskatās tāpat kā vakar, kāpēc attiecības varbūt šķiet pat iestrēgušas, un kāpēc sapņi paliek tikai sapņi, un kāpēc dzīve šķietami notiek ar tevi, nevis tiek radīta caur tevi. Taču lūk, ko esmu iemācījusies no savas personīgās pieredzes, veidojot dzīvi un strādājot ar klientiem. Dzīve nekļūst labāka nejauši. Dzīve mainās ar apzinātām izvēlēm. Un dažreiz labākas dzīves izveidošana prasa ko tādu, ko daudzi cilvēki baidās. Tā prasa pilnīgu nonulēšanos. Tā prasa drosmi apstāties pie tā, kas vairs nestrādā, un sākt reāli darīt tās lietas, kas strādās. Tas prasa gudrību saprast, ka vieta, kur tu esi šodien, ir tavs vakardienas lēmums. Un vieta, kur tu būsi rīt, ir pilnībā atkarīga no lēmumiem, kurus tu pieņemsi šodien. Un tieši ar to, ar pilnīgu nonulēšanos, tu vari sākt arī tagad. Un tieši to mēs arī esam uzsākuši darīt online kursā Somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis, kur pirmajās dienās jau dažas dalībnieces dalījās uz to, cik ļoti grūti ir atzīt to, kur viņas patiesībā ir. Un es ļoti lepojos ar šo soli, jo zinu, cik ļoti daudz tas prasa drosmi to atzīt, bet es arī tajā pašā laikā zinu, cik ļoti transformējoši var būt rezultāti, paliekot šajā procesā atvērtiem. Iespējams, arī tev šodien ir vajadzīga šī pati drosme, ko mēs veicam nonulēšanās nedēļā. Starp citu, man pašai visdziļākā transformācija ir notikusi tieši tajā brīdī, kad es drosmīgi atzinu un paskatījos, kur tad es esmu. Tas ir labākais sākums īstai un ilgtspējīgai transformācijai. Un bieži vien sapņi paliek tikai sapņi, tāpēc, ka to īstenošanas iecerē nav iekļauts tavs ķermenis. Ķermenis dzīvo absolūti citādi nekā prāts, un šīs zināšanas ir jāapgūst. Ja tu vēlies iegūt patiešām patiesu izvēles brīvību un baudīt dzīvi tādu, kādu tu vēlies, nevis tikai par to sapņot. Klausies pēdējās manas epizodes ir tieši par to, cik daudz es stāstu, kādā režīmā, kā dzīvo ķermenis. Un ja tu šajā gadā esi ienākusi ar vēlmi pārtraukt šo autopilotu, es tevi gaidīšu kursā. Vēl ir tikai pāris vietas un pieeja tiks slēgta 10. janvārī. Informāciju tu atradīsi zem šī video. Es esmu Baiba Auziņa, es esmu pavadone cilvēka somatiskajā transformācijas ceļā, un es strādāju ar cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties pie sevis nevis tikai caur prātu, bet iemiesot caur ķermeni, sajūtot vairāk vieglumu un mierīgumu ikdienā, kā arī atjaunot stabilu, drošu iekšējo sajūtu. Somatiskā pieeja, ar kuru es strādāju, balstās sevis pieņemšanā, nevis labošanā, jo tā ļauj šīm pārmaiņām notikt pakāpeniski, izslēdzot šo autopilotu caur ķermeni, bez piespiešanas un bez sajūtas, kad ar tevi kaut kas nav kārtībā. Un es gribu, lai tu saproti kaut ko ļoti fundamentālu par cilvēka dabu. Mūsu cilvēki, mēs esam ieradumu mašīna.
Es bieži vien arī jauniešiem, kas pie manis nāk uz privātām sesijām, stāstu par to, ka viņus jau sāk piemeklēt, jau pārņemt stress, ka tas ir ieradums. Arī stress ir ieradums. Un tavas smadzenes ir veidotas tā, lai meklētu komfortu un pazīstamo un vismazāko pretestības ceļu. Kāpēc ir grūti mainīties? Arī man ir šāds video manā kanālā. Paskaties, viņš gan ir kaut kur krietni, krietni atpakaļ, bet tas prasa daudz enerģiju. Tas prasa ļoti daudz enerģiju mainīties, un tāpēc tavas smadzenes visu laiku meklēs to, kur būs mazākā pretestība. Un tas ir ļoti labi kalpojis mūsu senčiem laikā, kad izdzīvošana bija galvenā prioritāte. Taču mūsu atbildība, mana, tava kopējā atbildība ir skatīties, ka mūsdienu pasaulē šis pats mehānisms parasti kļūs par pašu drausmīgāko, lielāko ienaidnieku, jo viņš tevi tur viduvējībā. Viņš tev var likt samierināties ar mazāk nekā tu patiesībā dziļi iekšējā gribi un pat tici, ka tu vari citādi. Tas liek meklēt attaisnojumus progresa vietā. Padomā par to, cik bieži tu pats sūdzies par saviem apstākļiem, bet patiesībā tu nevēlies mainīt savas darbības un attieksmi. Cik bieži tu vaino pagātni, vidi, ģimeni, izglītību vai iespēju trūkumu par to, ka tu atrodies tieši šeit šodien. Es pati esmu darījis to vairāk kārt. Un es saprotu, ka tajā brīdī ir ļoti viegli noticēt, ka tu esi apstākļu upuris un ka dzīve notiek ar tevi. Es esmu strīdējusies ar kauču, ka man ir tik unikāla dzīve, ka man ir tik unikāla apstākļi un man nav iespējams citādi. Un arī pie manis nāk cilvēki, kas arī liek šo, bet mani apstākļi, bet man, jā, tu nesaproti mani, ja vēl biežāk, tu nevari to saprast, jo tev nav iespējams to saprast. Es pilnībā piekrītu, man nav iespējams saprast otru tā, kā viņš jūt sevi. To nevienam nav iespējams saprast. Jautājums, ko mēs ar to darām, ko tu ar to dari. Es ticu tam, mana pieredze profesionālā pierāda to, ka katra cilvēka dzīves stāsts ir pelnījis grāmatu. Ir pelnījis grāmatu. Jo viena no būtiskākajām patiesībām, ko es esmu pati piedzīvojusi un ko es rādu arī citiem, ka tev vienmēr ir izvēle mainīt virzienu dzīvē. Vienmēr. Un vienmēr ir vismaz divas izejas. Vienmēr. Taču te slēpjas šis izaicinājums, jo šī virziena mainīšana, viņa nav komfortabla. Viņa nav viegla. Tā prasa tiešām izkāpt ārpus komforta zonas un ieiet tajā, ko es saucu par izaugsmes zonu. Tā prasa paskatīties patiesībai acīs par to, kur tu esi, un uzņemties atbildību par to, kā tu tur nonāci. Un pēc tam pieņemt šos sarežģītos lēmumus, drosmīgos lēmumus, kas ir nepieciešami kursa maiņai. Un bieži vien tu labprātāk paliec šajā komfortā zonā savās ciešanās nekā ej nekomfortā ceļā uz kaut ko labāku. Bet dzīves maiņa, pārmaiņas sākas ar apzināšanos. Tev vispirms ir atklāti jāpaskatās, kā tu esi nonākusi tur, kur tu šobrīd esi. Un tas nav par sevis vainošanu vai grimšanu nožēlo, kad jā, tas tāpēc. Tas ir par godīgu savu dzīves izvēļu inventarizāciju, domu inventarizāciju, pārliecību inventarizāciju. Paskaties uz savām attiecībām. Vai tās tevi ceļ uz augšu vai velk uz leju? Paskaties uz saviem ieradumiem, vai tie virza tevi tuvāk taviem mērķiem, vai tieši otrādi prom no tiem.
Paskaties uz savu finansiālo situāciju, vai tavi tēriņi, tavi ieguldījumi rada labklājību vai stresu. Un arī paskaties uz savu veselību, vai tavas ikdienas izvēles pievieno gadus tavai dzīvei, vai tos noņem. Ja tu izvairies no šādas godīgas pašnovērtēšanas, tas parasti notiek tāpēc, ka tā nav komfortabla, tā nav ierasta un dzīve atkal virza uz šo autopilotu, kas ir ierasts. Jo tā tev liek sastapties ar to plaisu, par to ieraudzīt to plaisu, kur tu esi šeit, vienā punktā, un tas punkts, kur tu esi, un pa vidu ir šis gaps, ja, šī plaisa. Un tā liekas ļoti sāpīgi atzīt, ka tu esi pieņēmusi izvēles, kas nesaskan ar taviem mērķiem un tavām patiesajām dzīves vērtībām un prioritātēm. Taču lūk, ko es tev aicinu saprast, es tev aicinu pat iemīlēt. Kā es to esmu darījusi, kā mani klienti to negribīgi, bet tomēr sāk darīt. Diskomforts nav tavs ienaidnieks. Diskomforts vienmēr ir transformācijas sākums. Tas ir vienmēr tavs labākais draugs, jo tas signalizē, viņš parāda precīzi, hei, man ir šīs pārmaiņas nepieciešams. Un kad tu esi godīgi atbildējis uz šiem jautājumiem, godīgi paskatījies, ko arī dara šobrīd mani šīs dalībnieces, manā autora kursā Somatiskais transformācijas ceļš, tas nākamais solis, kurā mēs ejam, ir pieņemšana. Un ir jāuzņemas, tas nozīmē to, ka tev ir jāuzņemas pilnīga atbildība par to, kur tu šobrīd esi. Nevis daļēja, nevis bet, ja, bet pilnīga atbildība, jo tikai tu pats caur savām domām, caur savām rīcībām esi nonācis tur, kur tu esi tagad. Un tas var būt pats grūtākais procesa posms, jo tas prasa atteikties no tā, kas tev ir autopilotā. Apstākļu vainošanas, citu cilvēku vainošanas, tas viss tur pazūd. Paliec tikai tu un tava patiesība un tava pieņemšana, ka tu to esi uzradījis. Tas prasa pārstāt būt par upuri un sākt kļūt par uzvarētāju. Tas prasa atzīt, ka, lai gan iespējams tu patiešām neesi atbildīgs par visu, kas tavā dzīvē ir noticis, bet viss, par ko tu esi pilnībā atbildīgs, ir tas, par ko tu ar to dari. Tu neesi iespējams atbildīgs par to, kas tavā dzīvē ir noticis, bet tu uzņemies pilnu atbildību par to, ko tu ar to dari. Ir ļoti daudz piemēru. Un gan jau arī tev ir šādi piemēri, kur cilvēki ar identisku izējas punktu nonāk pilnīgi pretējās dzīvēs. Tas nav par apstākļiem, tas nav par citiem, tas ir tikai par to, kā tu uztver to, ko tu dari ar to, kas ar tevi ir noticis. Un kad tu pilnībā uzņemies atbildību par savu dzīvi, notiek kaut kas spēcīgs. Un es to saucu par radīšanas gēnu. Tu sāc radīt no iekšēja spēka, kas tikai plauks kā tāda puķe. Un tu pārtrauc tajā mirklī, tu izej ārā no šīs bērna pozīcijas, saprotot to, ka dzīvē ir paredzēti izaicinājumi, ka tie tev dara spēcīgāku. Un tu pārtrauc pat vēlēties, ka es gribu viegli, es gribu būt šādā mieriņā, šajā omiņā dzīvot visu savu dzīvi. Tu vairs nevēlies
dzīvi bez izaicinājumiem. Tu sāc pievērst uzmanību tam, lai tu pats kļūtu ietilpīgāks savā ķermenī, savā klātbūtnē, savā patiesībā, savā atklātībā, stiprināt drosmi. Sekot, tas nozīmē to, ka tu seko līdzi, lai katra tava ikdienas izvēles, katrs tavs ikdienas lēmums šodien, nevis tad, kad nāk nevis no steigas vai no salīdzināšanās, bet no skaidras, nobriedušas iekšējas pozīcijas. Jo kamēr tu vaino kādu citu vai apstākļus, tur nav varas mainīties. Taču brīdī, kad tu uzņemies šo atbildību, tu pieņem arī spēju radīt pārmaiņas, jo tu saproti vienu ārkārtīgi fundamentālu lietu. Ja tu spēji uzradīt, kaut vai tas bija autopilots, kuru tu atkārtoji, bet kaut kad tas sākās, vai ne? Kad tu uzradīji šo pašreizējo situāciju, un tā bija tikai un vienīgi pamatojoties uz tavām izvēlēm, ko tu darīji atkal un atkal katru dienu, ko tu domāji atkal un atkal katru dienu, tad tagad tu vari tieši tāpat uzradīt citu situāciju, caur citām izvēlēm, caur citu domāšanu, caur citu attieksmi, dienu no dienas, līdz tas kļūst par tavu autopilotu, bet vēlamo pilotu. Jo nav vispār runa par to, vai mēs radām savu realitāti. Mēs to radām 24/7. Jautājums, vai tā ir tā, ko tu vēlies. Un te sākās lēmuma spēks. Katra dzīves izmaiņa, pārmaiņa sākas ar lēmumu, nevis ar es cerēšu, ka sakārtosies. Nevis ar vēlēšanos, nevis ar jaunu gadu, nevis ar jaunu mācību gadu vai dzimšanas dienas gadu. Nevis ar kādreiz, kad viss sastāsies lietas savās vietās, vai kādreiz, kad tas cilvēks kaut ko sapratīs, bet ar lēmumu. Stingru, nelokāmu lēmumu, apņemšanos mainīties tagad, tieši šajos apstākļos, tieši ar šajos apstākļos man pieejamo resursu, iespējām, kvalitātēm, tieši šajā brīdī, tieši tagad, nevis tad, kad. Un kad tu patiesi nolem mainīt šo savu dzīvi, tu sāc aizvērt visas atkāpšanās iespējas. Tonijs Robins par to runāja, sadedzina tiltu sev aiz muguras. Vienkārši padari atkāpšanos neiespējamu un virzību uz priekšu padari par neizbēgamu. Es to saucu, ka dzīvē nav plāns B, ir tikai plāns A. Ir tikai viens vienīgs plāns, kuru tu soli pa solim veic katru dienu, pieņemot tātad šīs savus jaunos lēmumus, pieņemot un veicot jaunus ieradumus, kas tev virza tur, kur tu vēlies būt. Un plāns A ir atkarīgs tikai vienīgi no tevis pašas. Un tev ir jāzina vēl kaut kas. Lēmums nav kaut kas, ko tu tagad klausies šo ierakstu, šo epizodu, un tu, es nolemju, ka es kļūšu veselīgāka. Ko tu izdari vienreiz? Lēmums nav vienreiz. Tas ir spēcīgs sākuma punkts. Bet ja tu ceri, ka tas vienkārši kaut kā noturēsies, tā tas nestrādā. Īsts lēmums ir kaut kas, ko tu pieņem un pēc tam stiprini katru dienu ar savām darbībām. Īsts lēmums balstīsies disciplīnā, konsekvencē un nelokāmā apņēmībā īstenot to, ko tu vēlies, neatkarīgi no tā, kā tu jūties konkrētajā dienā. Ja tu nolem uzlabot, piemēram, manis minēto piemēru, savu veselību,
Tas nav tikai par sporta zāli, tā nav tikai diēta. Tās ir fundamentālas attiecības maiņas ar ēdienu, ar kustību, ar savu ķermeni. Tas ir par izvēlēm katru dienu, arī svētkos, arī ejot ciemos. Pat tad, kad negribās, ja? Par izvēlēm, īpaši tad, kad negribās kaut ko mainīt, īpaši tad, kad gribās atkrist atpakaļ vecajā. Un tas attiec uz visām dzīves jomām. Ja tu gribi uzlabot finanses, tev ir jāmaina attiecības ar naudu. Tev ir jāizglīto sevi par finanšu principiem. Iespējams, jāinvestē gudri un jāatliek tūlītēja apmierinājuma meklēšana, kas bieži arī notiek impulsu pirkumos, piemēram. Un tas ir jādara nevis vienreiz, bet katru dienu. Ja tu gribi uzlabot savu karjeru, savu realizēšanu, savu potenciālu, tev ir jāizlemj kļūt par to cilvēku, kurš ir nopelnījis šo labāko darbu. Tev ir iespējams, tev ir jāattīsta jaunas prasmes, jāpaplašina kontaktu loks, jārada pašai no sevis lielāka vērtība, lielāks pienesums organizācijai, lielāks pienesums pasaulē. Kāpēc, lai tev maksātu vairāk? Un jāpārstāj vainot priekšnoku, vainot uzņēmumu, vainot ekonomiku par progresu trūkumu. Vienkārši jāsāk rīkoties. Un te ir viens ļoti svarīgs aspekts no personīgās attīstības principiem. Tu nespēsi mainīt savu dzīvi, kamēr tu neizmainīsi savu ikdienu, ikdienas rutīnu. Tava dzīve būtībā ir visu tavu tieši ikdienas ieradumu summa, kas atkārtojās laika gaitā dienu pēc dienas. Ja tu vēlies citu rezultātu, tev ir jāievieš citi ieradumi. Ja tu vēlies citu nākotni, tev ir jādzīvo citādi jau šodien. Un biežākais klupšanas akmens ir mēģinājums mainīt to visu uzreiz. Tava nervu sistēma to neatļaus. Tu vari uztaisīt lielus plānus, pievienot desmitiem jaunu ieradumu un uzlikt sev nereāls gaidas, expektācijas. Un tad, kad tu neizpildi šos standartus, tu viegli padosies. Un tu atgriezīsies vecajā režīmā, secinot to, ka pārmaiņas ir pārāk grūtas, vai tev nepietiek gribas spēka, tu esi pārāk slinka, vai man vecuma, un atkal būs šī vainošana. Vai es esmu par vecu, vai man ir biežāk tā ir gribas spēks, man ir drosme trūkst. Es neesmu tik drosmīga, taču patiesība ir cita. Ilgtermiņa pārmaiņas notiek pakāpeniski. Ja, tieši to arī es esmu iekļāvusi šajā somatikas kursā, par kuru es minēju epizodes sākumā. Jo mainīt gadiem ilgus ieradumus prasa pirmkārt laiku, otrkārt padarīt tos draudzīgus tavam ķermenim. Draudzīgus un drošus, jo kamēr ķermenis ar jauniem ieradumiem nejutīsies droši, viņš ies pret tiem. Ja? Katra jauna lieta patiesībā tavai nervu sistēmai ir drauds. Kā šo apiet, mēs ejam dziļi, lēni, bet dziļi. Somatikas transformācijas ceļā ķermenis kā ceļvedis. Caur lēnām, mazām, ne obligāti lēnām, bet mazām konsekventām darbībām, kas atkārtojas gada laikā. Pārmaiņas notiek, kad tu fokusējies uz progresu, nevis uz to pilnību, kad tu pamani to progresu. Un katru dienu tev ir iespēja ar savām izvēlēm iemiesot to cilvēku, par kuru tu kļūsti. Ja tu pilnveido katru dienu tikai sev par 1%, gada beigās tu būsi sevi pilnveidojis 37 reizes tālāk nekā tad, kad tu sāki. Un tās ir šīs konsekvencās pakāpeniskās izaugsmes spēks. Tev nav jābūt perfektam, lai virzītos uz priekšu. Tev nav jāveic dramatiskas pārmaiņas, lai laika gaitā veiktu dramatiskus rezultātus. Atceries, šis saliktais efekts, īstenībā viņš darbojas abos virzienos.
Un tas ļauj paskatīties citādi uz savu progresu un uz savām izvēlēm. To, ko es minēju, ja šīs mazās pozitīvās pārmaiņas gada laikā summējās, arī mazas negatīvas izvēles summējas. Katru dienu vai nu tu kļūsti labāks, vai nu tu kļūsti sliktāks. Neutralitāte nepastāv. Tu vai nu virzies pretī saviem mērķiem, vai nu tu attālinies no tiem. Vai nu tu veido ieradumus, kas kalpo taviem patiesajiem dzīves mērķiem, vai ieradamus, kas turpina sabotēt tavu piepildīto un laimīgo dzīvi. Un dzīves pārmaiņas ietver arī šo attiecību pārskatīšanu. Ir godīgi jāizvērtē cilvēki savā dzīvē, un sev jājautā, vai šie cilvēki tevi iedvesmo kļūt labākam, vai arī ļauj tev palikt tajā pašā vietā. Vai viņi tevi izaicina augt, vai arī viņiem ir ērti, ka tu paliec šajā viduvējībā, tāds kā citi. Neizcelties, nedzīvot labāk, nedzīvot pilnesīgāk, nedzīvot tā, kā tu vēlies, nesakot saviem sapņiem, nesakot saviem crazy lielajiem sapņiem. Vai viņi atbalsta tavus mērķus un sapņus, vai arī viņi jūtas apdraudēti no tavas vēlmes pilnveidoties? Un viena lieta, ko es tev gribu pateikt, tev nav jābūt nežēlīgam, nežēlīgai un dramatiski tagad visi cilvēki jāizsvītro no savas dzīves. Tur arī ir ļoti liels spēks. Tie cilvēki, kas neatbalsta šos mērķus, tās ir tikai viņu pārliecības, tas ir tikai viņu domas par to, ko tu dari un kāpēc tu to dari. Ja? Taču tev ir jābūt stratēģiskam attiecībā uz to laiku, ko tu pavadi un kam tu ļauj ietekmēt domāšanu. Ja? Atbildība atkal ir tavā pusē, vai tu ļausi tam ietekmēt domāšanas. Un ja tu jūti, ka tu ļaujies, ka tevi ietekmē šīs domas, meklē cilvēkus, kuri dodas turp, kur tu gribi doties. Nevaino šos cilvēkus, ka viņi nesaprot, viņiem pat nav jāsaprot bieži tavi sapņi, mērķi, tie ir tavi sapņi. Tieši tāpat kā tavs stāsts, pie kā tu turies, kāpēc tu nevari, piemēram, mainīties, arī tas nav jāsaprot. Viņi nesapratīs. Un tieši tāpat šie cilvēki nesaprast tos tavus mērķus, tavus sapņus. Tā nav viņu dzīve. Tu uzņemies atbildību par savējo. Tāpēc atrodi mentors, atrodi trenerus, atrodi domu biedrus, kas tevi izaicinās un iedrošinās turēties atbildīgi pret tevis pašas izteiktajiem standartiem, prioritātēm, vērtībām. Bet vienlaikus skaties, ierobežo to saskarsmi ar cilvēkiem, kuri izsmēj tavu enerģiju, kuri bremzē šos tavus sapņus, kuri velk atpakaļ vecajos modeļos. Atkal, tev nav jābūt nežēlīgai, bet tas, kas tev jādara, kuri jāuzņemās atbildība, tu neļauj viņiem novirzīt sevi no sava kursa. Jo atceries, ka tieši caur šiem cilvēkiem tu audz. Nejaušību nav. Katrs cilvēks, kas bremzē tavus sapņus, tavu brīvību, īstenībā stiprina tavu ticību pašam sev. Ļauj tev ieraudzīt resursu, kā virzīties uz priekšu. Un arī tavs prāts, viņš pretosies pārmaiņām, un tas ir normāli. Tas radīs stāstus, attaisnojumus, tas atgādinās tad, kad tu virzīsies ceļā par pagātnes neveiksmēm, viņš pārspīlēs tavus riskus, mazinās ieguvumus. Tas var mēģināt pārliecināt, ka tu pat neesi gana gudrs, talantīgs vai pelnījis šādu dzīvi. Es ticu tam, ka ja cilvēks ir vismaz 2 soļus tālāk nekā es varu no viņa paņemt ļoti, ļoti daudz. Ļoti daudz. Un mēs nekad nezināsim visu. Ja?
un tas arī nav vajadzīgs. Un atceries, ka domas, kas nāk šajā procesā, tie nav fakti. Tas ir tikai domas. Un tev nav jātic katrai domai, kas ienāk prātā. Tev nav jārīkojas pēc katras sajūtas. Tev ir šī vara izvēlēties, uz kurām domām tu balsties, kurām domām tu ļauj iesakņoties un kuras domas tu palaid, zinot, ka tās ir bijušas autopilots. Dzīve nemainās tad, kad mums mainās šis datums. Šī epizode tiek publicēta gada sākumā. Dzīve mainās tikai tad, kad mainās tas, kā tu esi sevī. Un ja tu vēlies dzīvē pārtraukt šo autopilotu un sākt dzīvot ar lielāku brīvību, es tev gaidu kursā. Nopietni, es tev gaidu kursā somatiskās transformācijas ceļš, ķermenis kā ceļvedis. Tas nav motivācijas kurs, tā nav terapija, tā ir strukturēta, droša pieeja nervu sistēmas regulācijai, lai pārmaiņas var notikt pakāpeniski un integrēti. Ka nevis tikai šeit ir doma, bet tas ir integrēts ķermenī. Un kursa sākums ir pavisam drīz, tas ir 10. janvāris. Taču, ja tu jau pievienosies šodien, tu ar pārējo grupu varēsi baudīt šo pilnīgo restartu bonusu nedēļu, kas tev palīdzēs iegūt maksimālo vērtību, lai ieietu kursā ar pilnīgu nonulēšanos. Tas ir tas, ko mēs darām šobrīd. Un kas ir vēl viena laba ziņa, divas labas ziņas. Pieeja visiem kursa materiāliem, ej skaties aprakstā, kas tur iekšā, tev paliek mūžīgi. Un vēl patiesībā ir tikai dažas brīvas vietas, jo es vēlos iedot maksimālo atbalstu, zinot, ka tas prasa ļoti daudz drosmes, bet tā rezultātā veidojas ļoti transformējuši rezultāti. Ir maksimālais dalībnieku skaits, un vēl ir dažas vietas brīvas. 10. janvārī durvis tiks aizslēgtas, un viņas netiks vairs atvērtas. Nebūs iespēja pievienoties ne 11., ne 12., ne nopirkt atkārtojumā. Tas viss notiek online, tas viss notiek procesā, tas viss notiek slēgtā, drošā grupā. Un pēc klientu lūguma es esmu izveidojis arī vairākus dalītos maksājumus, lai tev būtu tiešām iespēja investēt sevī, ja tu ļauj šim lēmumam notikt šodien. Kā jau es teicu, informāciju tu atradīsi zemāk, un es tev saku lielu paldies, ka tu biji šeit kopā ar mani. Es ceru, ka tev šis video patika tikpat ļoti, kā man patika to sagatavot. Abonē šo kanālu, padalies ar šo video, ar cilvēku, kuram tu redzi šis varētu noderēt, un atstāj lūdzu komentārā arī to, kas tev no šīs epizodes norezonē visvairāk. Un mēs tiekamies jau pavisam drīz nākošajā epizodē vai iespējams kursā. Pagaidām tā!